Zigmār, šī ir atsauksme tev par darbu, kas ir veikts 8 mēnešu garumā skolas ietvaros. Es esmu ārkārtīgi tev pateicīga, kad ir šī skola un kad esi tu. Es esmu nenormāli pateicīga par to, ka tu esi devis un mācējis iedot skaidri, saprotami, konsekventi, mierīgi un padziļināti zināšanas visu šī laika gaitā. Paldies tev par to, ka tu vienmēr esi klātesošs. Paldies tev par to, ka tu vienmēr esi saglabājis mieru, pat tad, kad man ir puņķi, asaras, histērija, bezcerība, mazvērtība, pilnīgā bedrē. Paldies tev par to, ka tu vienmēr esi klātesošs visos mūsu skolas procesos, un ka tu ar patiesu interesi, patiesu vēlmi, patiesu mīlestību tajā, ko tu pats dari, tu esi mums visiem, un it sevišķi arī man pašai, iemācījis, ka es varu ticēt sev, ka mana zemapziņa neizdomā lietas, ka zemapziņa ir patiesībā fantastiska, ka vispār man ir daudz vairāk nekā es biju domājusi, ko dot. Un vispār tas, kad pateicoties tev, es varu darīt šodien kvalitatīvi savu darbu. Un es varu pateicoties tev un tam, ko tu esi salicis kopā un uzņēmies darīt, es varu darīt to savu dzīves piepildījumu, kurus esmu meklējusi tik ļoti ilgi. Un vispār par to visu pārējo, ko es esmu sesijā sapratusi šajos 8 mēnešos, kad visas tās bailes un aizdomas par manu bērnību ir bijuši pilnīgi patiesība, un ka tu esi stāvējis tam līdzās un man ticējis no A līdz Z, neapšaubot mani, ka tu esi mani izaicinājis, un ka tu esi ļāvis man redzēt, ka tu mani izaicini, bet ar dziļāku nozīmi. Un man tas liekas, tā ir ļoti, ļoti vērtīga lieta, ka tu spēj iemācīt, ka tu spēj nodot savas zināšanas, ka tu spēj redzēt, kā palīdzēt otram izaugt, un kā likt tam cilvēkam, kurš mācās no tevis, justies ārkārtīgi vērtīgam šajā procesā. Un tās ir, man liekas, lieliskas skolotāju pazīmes, un ir skaidrs, kad akadēmija augs, ir skaidrs, ka Latvijā mums beidzot arī ir tiešām lielisks instruments un lieliska vide, kurā mācīties patiesas, vērtīgas zināšanas. Un tas viss ir pateicoties tam, Zigmār, ka tu esi uzņēmies šo atbildību, ko tu arī mums māci, lai mēs rīkojamies, un tu caur savu darbību parādi arī mums un arī man tieši, kad ir jādara, kad ir jāļaujās iekšējai balsī, jo tas ir tas, kāpēc mēs šeit vispār esam. Mums ir katram uzdevums un mērķis, un tu caur savu darbu to lieliski parādi, kāpēc tas ir svarīgi, un tu esi man iemācījis visos šajos mēnešos ticēt sev. Es pirms tam gandrīz vispār nekam neticēju, es biju domājis, ka ar mani viss ir slikti, ka man nekad dzīvē labāk nepaliks, ka vispār viss ir bezjēdzīgi, un šodien es esmu brīva no depresijas, es esmu brīva no tām visām pagātnes drausmām, zarazām, un es šodien varu, pateicoties tam, kad ir šī skola, ir šī platforma, ir šīs zināšanas, un tu esi to visu salicis kopā un izdarījis, es varu šodien dzīvot, un es esmu ārkārtīgi par to pateicīga. Tas darbs, ko var iegūt ar Zigmāru, ir nenormāli dziļš, atbrīvojošs un patiess. Un viņa atbalsts un viņa esamība klāt šajā procesā ir kā vecāks, kas mums visiem pietrūkst, un ka viņš iedod šo sajūtu, jo es tiešām izjūtu tādu ģimenisku stabilitāti no tevis, un ka tev tā ir vērtība, un tu to spēj nodot. Un man ļoti patīk, ka mēs varējām arī sesijās pasmieties, ka mēs varējām arī parunāt par ļoti dziļām tādām tēmām, kuras varbūt ne visi vēlās runāt publiski. Man ļoti patīk, kad tu vienmēr arī pilnīgā mierā, lai vai kas, mēs ar visu tiksim galā, Anna. Mēs ar visu tiekam galā. Un tie nav tikai vārdi, tas tiešām nāk no tevis. Un es gribēju piebilst, ka cilvēks, kurš vispār neko nezina par Zigmāru, dzirdēja vienkārši viņa balsi, viņa ierakstu balsi, un nesaprata pat valodu, kādā viņš runāja. Un pirmais, ko šis cilvēks teica par Zigmāru, ir: wow, viņš tiešām zina, ko viņš dara, pat viņa balss skan tā, ka man arī gribās zināt, par ko viņš runā. Tāpēc, jā, ja jūs gribat savā dzīvē reālu transformāciju, ja jūs gribat savā dzīvē reālas zināšanas, ja jūs gribat dzīvē stabili, vērtīgi un ar izaugsmi kaut ko savā dzīvē sasniegt,
tad noteikti Zigmārs ir tas skolotājs, pie kura to iet, darīt, mācīties un pašam sevī transformēt. Tā kā, Zigmār, paldies tev! Es domāju, ka mēs gan jau vēl dzīvē tiksimies, un es ļoti zinu un gaidu arī, kad akadēmija ies vēl lielākā plašumā un varēsim caur citiem, tā teikt, projektiem atkal iepazīt jaunas šķautnes, kurus tu vari piedāvāt mums un Latvijas sabiedrībai. Paldies tev!